abonējiet kanālu Skolēnu sapnis. Kāds ir tavs viedoklis par Zindiolo? Jauka. Tas ir Indijas video? Nē. Sveicināti skatītāji, klausītāji. Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un šodien es esmu Jūrmalā. Tātad tikko atbraucu. Vēlējos atbraukt 11. Atbraucu 11:30. Šodien ir ZZ festivāls. Tātad ļoti daudz skolēnu būs. Jā, un arī youtuberi. Tātad jāsteidzās. Abi dodamies, dārgie draugi. Tātad, ja redz skolēnu autobusus, jā, tad tas ir labi. Jā, dārgie draugi, te nereāli daudz autobusu. Bet uz kuru pusi iet, es pat nezinu. Šeit mums ir Jūrmalas Tarzāns, kur pat velosipēds augšā uzkarināts. Ar to arī laikam var pavizināties. Dārgie draugi, beidzot esmu Majoru pludmalē. Vējš ir spēcīgs. Es pat nezinu, kāda mārūt, kāpēc es uzvilku šortus. Labāk būtu vaļinkus un, nezinu, pufaigu bikses uzvilcis. Dārgie draugi, tur jau cilvēki arī peldās. Nopietni. 15 grādi ārā. Maija beigas un 15 grādi. Nu, bišķiņ pa dullu. Neliels pludmalis smilšu apskats. Kā mēs redzam, dārgie draugi, es vēlējos atrast kādu gruzīti, papīriņu vai kaut ko, kas būtu izmests. Bet īsti šobrīd tā, šeit tas ir atkritumu konteineris, visi tiek mests iekšā. Tā, jā? Pārbaudīsim ūdens temperatūru. Jomajo, jūs nopietni tur. Nu ko, dārgie draugi, esmu klāt. Jāmēģina kaut kā atrast arī galveno skatuvi, kur tas... Es ceru, ka tas ir galvenajā skatuvē, tas mītāps. Grūti teikt. Tātad šodien laikam galvenais ģenerāls sponsors saldējums. Tā laikam arī ir. Tātad pirmais cilvēks, kurš mani atpazina, jau ir pienācis, nofotografējumies selfiju bez problēmām, viss forši. Vārti uz uzvaru, un, protams, ka pa viņiem jāiet. Kāds savādāk, dārgie draugi. Lūk, mēs izējam cauri šiem uzvaras vārtiem. Nu, skatīsimies, kas šeit darās, kas šeit vispār notiek. Skolēni ir daudz. Dzīvu! Elzazo sekojat man YouTube, jā. Pagā! Jā, tu esi abonējis, tev ir 6000. Jā. Es tev pamanīju, jā. Wow! Malacīs. Super, super. Tev arī reāli foršs kanāls, tur, kuru leca pa balkonu. Nu, tas bija vienkārši ārprātīgi forši. Tu vajag tev vēlāk. Ok, labi, dai. Jā, kas te notiek tālāk? Tātad skolēni kaut ko roku. Čau! Tātad veiksim nelielu inspekciju. Pārbaudīsim, cik tad dziļu bedri skolēni ir izrakuši. Es atvainojos, es nedaudz izmērīšu, cik te ir bedri. Tā. Pagaidām vēl nav, mēs vēl raksim. Jā, vēl dziļāk, jā? Jā. Nu, 38 centimetri aptuveni. Kas notiek, kā jūs mērat, kuram visdziļākā? Nē, es vienkārši tāpat mēru. Labi, paldies! Turpinam ceļu. Tātad, vai kaut kā tik līdz galvenai skatuvei. Es nezinu, vai vispār izdosies. Es nemaz nedomāju, ka šī teritorija ir tik liela, dārgie draugi. Abi dodamies tālāk, skatīsimies, kas te notiek. Tad šeit var kāpt augšā. Bet šis jau izskatās diezgan jautri tā. Samsung Galaxy S8. Ai, žēl, ka man nav. Kaut kas tur jau ir, kaut kādi youtuberi jau kaut kur ir, bet kur viņi ir? Nav ne jausmas. Oi, es laikam esmu kaut kur jau iegājis, tur, kur nevajadzētu. Kaut ko tur gvelž, bet nevar saprast, ko viņi tur saka. Man liekas, ka es kaut došu mikrofonu, viņi nedzird. Oh my god, vienkārši. Laiva jūriņā. Es atvainojos. Viņi runā pie galvenās skatuves vai kur? Turpat kaut kur. Ok, paldies. Deja-vu vēlreiz Evelīna izstāstīs, kam jābūt youtuberim. Kam jābūt youtuberim? Galvenais bezbailīgam, tad viss būs kārtībā. Tas
Tātad, manuprāt, ka īstam YouTuberim ir jābūt iekšā un nav svarīgi to, kāda viņam ir kameras kvalitāte vai kāda viņam ir šie vispār esets, ar ko viņš filmē. Pats galvenais ir viņa personība, viņa oriģinalitāte, tad arī cilvēki viņu skatīs. Sindies, aicināšu tev arī lūgt piecelties kājās šeit, lai tev redz un dzird. Izstāst, kāda tavu vīzija par to, kam ir jābūt kādām lietām, kādiem kanoniem, akcentiem, lai tu YouTube'ā nosacīti izsistos, bet arī varbūt uzreiz var pateikt, vai galvenais ir tas atpazīstamība, vai tomēr tas, ko tu tā sirdslieta, ko tu dari un gribi pavēstīt? Es domāju, ka, ja tev vēl ir iegūt atpazīstamību, tad labāk nemaz nevajadzētu taisīt video. Vajag tā, lai tiešām sirdī tev ir vēlme būt YouTuberim, ka tev patīk un ka tu mīli filmēt video. Lai tev ir prieks to darīt un lai nav tās, kas sabēdājies, ka tev nav daudz sekotāju, bet tev ir arī prieks to darīt. Ja tev arī ir maz sekotāju, sekotāju skaits neaug. Tagad jau daudziem zināms, YouTube ir uzlikts tā, ka ja ir pār 10 minūtēm, tad var ielikt vairāk reklāmas, nopelnīt vairāk naudas. Man ļoti nepatīk, ka cilvēki to speciāli izmanto, tad uzlikt 10 minūtes un 1 sekunda garš video. Es ļoti cenšos vienkārši, nav noteikts garums, vienkārši tik, cik liekas, cik vajag, lai sanāk tik labs video, cik ir iespējams taisīt tāds ir perfektais garums. Katram video tas ir atšķirīgs. Laura, cik tad tu pelni to džunguru no tā YouTube? Cik tur sanāk? Kā man ir ievies šis jautājums? Otrs jautājums, meitenes, kā jūs tiekat galā ar to, ka tomēr sociālajā vidē ir diezgan daudz negāciju, ne tikai pozitīvi komentāri? Laura, kā tu ar to tiec galā, vai tu ņem vērā, vai tu esi uzaudzējis tādu biezāku ādu un tev nav, ko saka cilvēki? Īstenībā pēdējā laikā pozitīvie komentāri daudz pārspēja negatīvos komentārus. Ir vienkārši jāsaprot, ka nav tā, ka ir 10 komentāri pozitīvi un 1 negatīvs. Tas nozīmē, ka visi domā, ka tas video ir slikts. Sapratām, visi tie, kas laiks gļabuļi! Evelīna, kā ar tevi mēs zinām šo tas savā ziņā slaveno video, kurā tu kādā ziņā emocionāli eksplodēji. Kāds tavs viedoklis par šo? Es esmu vispār ļoti emocionāls cilvēks un es vienmēr visus agrāk uzsvērtus ļoti tā kā tūpies sirds. Bet pēdējā laikā, var teikt, pēdējā pusgada laikā es jau sapratu to, ka es uzsveru tikai konstruktīvu kritiku un vispārējais maniem. Un, Cindy, kā tu uztver savā ādā šīs šautriņas, ko tev raida YouTube komentātāji? Laid garām un paņem to labo. Aplaus meitenēm. Nedaudz atkāpēties šeit, jo šeit mums arī ir tādi svaigi YouTuberi. Vakar noskatījos tieši viņu pēdējo video, kurš ir noskatījis 13 000 reizes, kur viņi gurķojās. Arī dzen ar gurķiem. Čēl, kā jūs sākāt šo te YouTube karjeru? Jums ir gan maz video, bet jūs esat iepeldējuši tajā okeānā. Lai mēs sekojam tām tendencēm, kas patīk mums. Kas jums patīk? Nu jā. Ok, tad tu biji tā unboxing video, kur jūs bijāt kastēs. Es pats blogeris, jā, un tikai filmēju krieviski. Man ir jautājums, jūs nedomājat par to, ka latviešu auditorija nav bezgalīga? Un būs moments, kad viņa beidzas. Par to, vai latviešu auditorija ir bezgalīga, man personīgi tas nav tik svarīgi, jo es sāku filmēt video ne tādu domu, lai man te būtu pār 1000 skatījumu. Es sāku filmēt video, tāpēc man tiešām patīk, un man nav svarīgi, vai man skatās 3 cilvēki, vai man skatās 30 000 cilvēki. Tāpēc tas, vai man kāds skatīsies, tas būs noteikti attiecīgi, cik daudz cilvēku, tas nav tik svarīgi. Galvenais, ka esat jūs, ka ir cilvēki, kas mūs skatās, un attiecīgi es augšu, mani video kontents jums manas video tēmas interesēs arī vairāk. Paldies, Elīna, paldies par jautājumu. Es ceru, ka tu sasniedz atbildi. Laikam tā doma ir tāda, ka, ja teiksim, tu logo krieviski, tad kaut kādā ziņā, lai cik arī krievalodīga būtu daudz runātīgi, tad arī kaut kad beigsies. Tā jāsaka, mums taisīt Latvijas. Tā tāda relatīva lieta, bet paldies tev par jautājumu. Ļoti labs. Nākamais. Cik katrai ir gadu? Ļoti labs jautājums. Tiešām, cik katrai ir gadu? Cik katrai ir gadu un cik ilgi vispār domā YouTuberēt? Cik tev gadi ir, Laura? Man pašlaik 15. 15 gadi, Evelīna? 16 ar pusītī un Sīdī? 18 gadi, Sīdī, tad tev kā visnopriedušākai jautāšu. Vaicāšu, cik ilgi tev plānā, tā, tu jūti, cik ilgi tu varētu YouTube'ā vlogot un darboties? Vismaz gadiņu, un tad, kā sauc dienu, kad Cindy publicēja savu pirmo video, šeit pirmā roka. Tu vienkārši tā māja kādam?
Sestdiena. Nav, mums paliek mazāk dienas. Te kaut kā prilīta. Svētdiena. Nebūs. Piektdiena. Trešdiena. Kāda nedēļas diena nebija jautājums, bet bija kāda diena vienkārši, ja? Tā ir nosaukums tai dienai. Kāda diena? Kāds nosaukums? Kāda? Māras diena. Nē. Cīkšanas dienā. Nē. Kur? Vārdienās, Indī? Nē. Vēl kāda? 1. septembris. Ja es atbildēšu sadabu. 1. aprīlis. Nē. Saka. Valentīna diena. Valentīna diena. Nē. Lieldienās tas bija. Nebija tas lieldienās. Jā, te diena. Dāmi, te. Ziemassvētkos. Nē. Jaunais gads. Varbūt jaunais gads. Tie nebija kalendāri rakstīti. Varbūt tu vari iedot kādu hintu, kādu nu, tā kā pats kasku. Tas ir saistīts ar kanāla nosaukumu. Jā. Kāda dienā bija un tāda atbilde nav pareiza? Vasarā. Vasarā. Nē. Kāda? Lodienā. Lodienā pareizā atbilde, lai kas tas arī būtu. Kas tas ir Lodiena? Pāviņ tev Lodiena. Tieši tā, Lods. Un tagad vēl īsta storijam Evelīna uztaisīs vienu bildīt. Pļaujam visu kopā, YouTuberi, jā, tūdaļ. Pabļaujam. Nu, pļaujam. Aiziet! Paldies, šis ir tas mirklis, kad jūs varēsiet prasīt autogrāfus, jo katrai meitenei rokās ir tādas kartiņas, ko izsniegt jums, prasīt selfijas, prasīt jautājumus, socializēties, runāties. Zildzē arī ir kartiņas, varat iet pie viņiem. Ekskluzīvā, protams, meitenes, bet pat arī viņi taustāmi, redzami. Ejiet klāt, jautājiet, darbojieties, filmējieties, izbaudiet. YouTubers pār jums. Un DJs Aspirīts arī sāk. Šep! Tikai uzmanīgi, bērni, jaunieši, tikai uzmanīgi, negrūstamies, sastāvēs rindiņā, visi tiks klāt, autogrāfi dabūs. Visi būs klāt. Atceries, mēs bijām McDonald's. Nu, protams. Čau. Tur ir Kristians. Pagaid. Nē, nu, kur viņš ir, kurā vietā? Viņš skrien te. Skolāns apsis, mēs viņu arī maķītīvies. Jā, un tagad jau Jūrmalā. Jā. Čau! Kā labi iet? Labi. Nu, čau. Šoreiz nav McDonald's, bet Jūrmala. Kur jūs tā kā no klases piedalāties? Čau! Čau! Ui, sen nesedzētu. Jā, nu vairs McDonald'u neapmeklējat. Var selfiju? Protams. Kādēļ atbrauci šodien uz ZZ čempionātu? Lai noķertu nedaudz haipu. Nu, te YouTube meetups, bišķiņ kanālu jātīsta, jāsavāc bišķiņ. Nē, bet tā arī forši pludmale. Un pats galvenais bez maksas, jā? Jā, tā gan. Būs ar laivu, jā. Mēs trietā līdīsim vai korni. Jā. Lielo. Viņu nevar redzēt. Viņš tālumā kaut kur? Jā, tas ir, kur jā. Moška vēl uziešu uz jums. Tā, ka vēl nepaspiedro. Labi, davai. Laimīgi! Veiksmi galvenais!
Labdien, ko domā par Cindiju Lo? Nezinu, es viņu neskatu. Neskaties, ja? Kāds ir tavs viedoklis? Kāds ir tavs viedoklis par Cindiju Lo? Jauka. Precētu? Nē. Kā nē? Nav precēta. Kas tev tur uz pieres rakstīts? Es nezinu. Ok. Mēs būsim video. Iespējams. Tagad jau taču. Mēs varam. Čau. Čau. Tas ir īdīs video? Nē. Skolēna sapņa video. Labi, var stāstīt arī vienkārši tāpat. Jā. Runā skaļi, jo mūzika riktīgi pārsitīga. Kā tevi sauc? Emīls. Ko tu filmē? Video, unboxingus, vlogus, unboxingus. No AliExpressa? Jā, no eBay arī. Kā sauc tavu kanālu? Emīla kanāls. Vēlreiz lūdzu. Emīla kanāls, man ir 63 abonēs. 63? Jā. O. Tu noteikti sasniegsi 100 kādreiz. Jā. YouTube'ā jau esmu 2 gadus. 2 gadus, jā? Video liek maz, bet drīz būs daudz atkal. Un, jā. Draudziņ, šitā neies, jā? Tev vajag reklamēt savu kanālu kaut kā. Labi, tagad stāsti par fidget spinneru kaut ko. Paga? Man liekas, ka es esmu pakāsis viņam šito stendu. Pagaidi. Paga, vēl vienu stūlīt atradīšu. Tikai izpūt tur... Izpūt? Ko man stāstīt? Nu, ko tu par viņu domā? Fidget spinneru. Es izpūtu. Otram vēl jābūt. Tā, kreku rotas. Tev arī ir? Tagad jau visiem. Bet tev kaut kāds... Ar šitādu? Man bija 2. Jā. Kurš labāk? Spinners palika mājā. Šī ir tēma, kas tagad skolēniem tiešām patīk. Jau izkritā. Man tā šeit, ka spinneris atzīts par slavenāko rotaļlietu pasaulē. Tātad Emīls šobrīd mēģina salikt fidget spinneru. Kaut kā īsti nedarbojās. Tu labāk šo mantu. No skolēna sapnis tikai par 20 000 eiro. Tas ir labi, jā. Bet šitais negriežas labi. Jā, kaut kas nav labi. Bet vismaz nav skaņa. Viņš lietots tikai 20 gadus. Vispār es viņu vakar nopirku. Šitas ir labāks, reklamē to tad. Jā. Čāvis izvirpojas no stikla. Korķīšus. Kādu cenu tu novērtē šim spinnerim? 20 000. Arī, jā? Un jūs varat izņemt gultni. Šitam nevar, bet jūs varat izņemt gultni. Nav jau kāds gultnīs pats? Šitas ir sūds pēdējais. Jā, es viņu pirku pa 4,85. Cik tas maksāja? Tas arī 4,85. Es viņu pirku āčikā. Viņam šitam ir tikai sarkans ar dzeltenu, tam ir melns ar dzeltenu. Šie bez gultņiem nav labi. Šitie gan ir. Tie ir labāk, jo viņiem labāk gultņi. Un šities ir kaut kāds pilnīgs sūds, jā? Piesakojiet Emīla kanālam YouTube. Jā. Obligāti, dārgie draugi, piesakojiet. Tad, kad būs 100 abonementi, tad es lecu kaut kur augstāk. Jau tūlīt gan arī nospēra. Un tālūk aiziet prom ar manu fidget spinneru. Un -1 fidget spinners. Nē, tomēr griežās. Abonējiet arī šito čau. Kāds ir tavs kanāls? Rainers TV, sūdainais. Kāpēc? Rainers TV. Ko tu filmē? Visāds video, kaut kādas komēdijas video, spēles pārsvarā un dažādi challenge un pa pamestām mājām steigai. Vai tu filmē Minecraftu? Es tikai uzfilmēju, kā viņu var ieinstalēt. Bet tā neesmu spēlējis. Tas ir legāli? Ir. Jā. Nu labi. Es spēlēju, es arī filmēju spēles. Tas ir kāds spēles? Es filmēju parasti GTA 5 vairāk. 104 video man. No cik gadiem drīkst spēlēt GTA 5? Kā no 18. Kopā ar vecākiem spēlē, ja? Nē, viens pats. Pa kluso.
Tā ir mans spinners jau šajā kabatā ir. Mūsu barā ir arī zagļi. Nu tā gadās. Tas ir tas zaglis, kas visu zog. Viņš vienai meitenei fidget spinner nozag. Jā? Jā. Jūs tagad esat vlogā. Ko jūs vēlaties pastāstīt? Mēs arī no Ogres. Ogrē! Pēc jums ir tādi interesanti mati, tas tev arī? Nav? Mēs vienkārši tā gribējuši izdomājam, jā. Jums nav ko uzpūst, man arī matiem nav? Jā, ir vēl. Ir kur ir viņam. Tikai lai viņš nepūst. Drusciņ, es paturu. Pietiks. Tur man var redzēt? Priekšā. Paskaties kamerā, var redzēt? Jā. Tātad viss ir kārtībā. Paldies jums liels. Tā, tikai. Tur ir neķītra. Kas tur ir? Pagriezies. Ir tur, jā? Kas tev notika? Davai pārkrāso. Pagad. Jā, redz, nevar redzēt. Nopilmē pakautu. Man tur saka, ka tur kaut kas ir neķītrs uz. Tur izskatās ir tāds... Ģimenes laimes orgāns, jā? Nē, tur ir tāda liela kā bumbiņa. Jā? Kur tas krāsotājs pazuda? Pārkrāsot. Jā, pārkrāsot. Aizkrāso vienkārši cietums. Paldies. Nu, ir aizkrāsot. Tagad vienkārši klausās. Ja es atradīšu to kanālu, tu vēl komentāru ieraksti. Ja nevar atrast, ir raksts Emils Kalniņš, Emils Kalniņš, tā var izmest arī. Jau visi prom. Un tā lūk, iet prom. Jāsaka, milzīgs paldies, ka iepriekš Holī krāsu festivālā ieleci kamerā. Tas bija tik forši. Es ielec kameru? I made that bitch famous. Jā. Jā. Varbūt ielec arī. Žēl, ka šogad nebūs Holī krāsu festivāls. Vai tas tevi abēdina? Nē? Nezinu. Abonējiet kanālu Skolēnu sapnis. Un tā, dārgie draugi, tagad Kā jūs šodien mēģināsim reklamēt Esat Evelīnas gatavi šodien? kanālu. Labdien! Es vēlētos noreklamēt labāko YouTube kanālu Latvijā, Evelīna Parker. Tiešām, tur ir tik interesanti un tik forši. Nenožēlosies. Es vēlētos noreklamēt labāko dronu skolu Latvijā. Apmats dronu skolu. Iedos palidot? Nē? Tagad ir vējš tās paliels. Tāpēc šodien mēs nelidojam. Labdien! Pats labākais kanāls Latvijā, lūdzu. Wow! Paldies! Un tev arī šādi, jā. Jā, lūdzu. Labākie kanāli, jā. Nu vienkārši ir tik labi. Uzprasīju, vai var dalīt, ja? Es nospēju. Dieņi. Vienkārši labi. Vai viņiem tāds YouTube nosaukums? Nezinu. Viņa bet tā mašīna. Jā. Esmu tev 2 klients, viņiem vajadzēja mani jau pavizināties. Un tagad būs tā, ka mans komandas biedrs laiks pāri, ja? Erik, tu esi gatavs? Nu ko, ar aplausiem! Aiziet, Erik, lec! Un hopā! Mēs visi kopā no 10 skaitīsim uz leju, un tad Eriks laiks pāri. Sarunāts? 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uztaisāt troksni! Tev pat ir... Tagad parādās wow! Būs trika izpildījums. 3, 4. Tagad es nofilmēšu to. Tas ir... Labāk! 3, 4! Slow. Evelīnas, un kāds ir Orlāča paraksts. Jūs zināt, kas tagad notiks? Daniels Tev Lauva. kāps. Tev te ir telts. Tikko sāk celt. Jā? Kurš te? Ielūci. Tur kāds ir iekšā? Kas tur krūmos? Huligāns.
Labdien! Var jūs patraucēt? Lūdzu, abonējiet YouTuberis iesācējus. Kas jādara? Jāabonē iesācēji YouTuberi. Mēs kā iesācēji? Jā. Nu, bišķiņ, jā. Nu, kas man jādara? Jāabonē. Es pašam sev jāabonē? Nu, protams. Tas ir vecāks. Jā. Tu neesi skolēns, sāp. Esmu tieši tā. Sveiks, vecīgi. Es nebiju domājis, tevi saka. Šeit sastapu. Mēs tā padomājam, bišķiņ vajag papilnēt kaut ko. Vajag marš tevi sastapu. Vai tava kartiņā arī ir? Kāda? Man nav kartiņas. Kad redzēju jumtotāju video, vispār nodomāju trakums. Tur kaut kam jāsanāk? Jā, jāredz. Var skatīties augšā, lejā, pa labi, pa kreisi, apkārt. Sakiet, lūdzu, cik maksā šī iekārta? Konkrēt šis te? Jā. Maksā 2700 eiro. Jā, un tas, tā kā, kā var saukt to kartriču, nu, lai materiāls? Jā. Materiāls tieši šis te maksās pie 40 eiro, 45. Jā, tas ir pa kilogramu vai kā viņi tirgo? 75 gramu. 75, ok. Ir arī citi materiāli. Viņi ir lētāki, daudzums varbūt ir lielāki. Vai šis aparāts var izprintēt, piemēram, GoPro lences? Jā, maziņu? Viņš arī maziņas detaļas, jā? Mierīgi. Okay. Mums mēs birojā arī printējam visādus stiprinājumus, mountus priekš GoPro cases visādus. Mierīgi. Izlasīja, kas zem letes rakstīts ir apakšā, kad nāc iekšā. Tele2 labās pārdošanas skola. Tātad tu tagad esi jau pārdevējs, tu esi kļūst par pārdevēju, tavi klienti būs tavi klases biedri, un tev ir jāatviedot tavu mīļākā popdziesma, ja, popmūzikas stilā, jāpārdod viņiem šis telefons, un es skatīšos, lai tas notiek, lai tu tiešām pārdod, ja? Tā kā komanda var atbalstīt, viņi var plaukšķināt un dziedāt meldiņu, ritmiņu, kādu, kā jums labāk patīk, bet tev ir jāpārdod, nu, teiksim, šis telefons visai klasai. Un displays no sāna līdz sāna, tas ir, that's what I like. That's what I like. Yeah, lucky for you. Jūs varat to nopirkt. That's what I like, that's what I like. Malači. Ir ieskaitīts uzreiz. Kamera. 8 megapikseli. Iedomājieties, 8. That's what I like. 8 ir tik labs skaitlis. Priekšā, jā, kā? Vienalga. Abas labas. Tu jau esi uzdevumu izpildījis, bet skatos, tev ļoti iepatikās. Tu vari palikt ar mani te visu dienu. Saimniek, esmu Tele2 klients, vajadzētu atslēgas un tam izvilkt skaidu riktīgi. Vajadzētu tā kā, jā. Nevarēs? Nevarēs. Kad 10 000 abonentus savākšu, varēs? Tad mēs parunāsim. Labi, es tad jūsu marketinga daļai aizsūtīšu pēc tam šo video, kad savākšu 10 000. Jā, tieši tā. Es domāju, ka mēs sarunāsim. Tur var pieteikties otrā pusītē darbam. Tele2, jā, droši. To var savienot ar citu darbu, nevar tikai. Uzlodzīt var. Ko tur jāpiedāvā telefonus? Tur ir redzēsiet, pieskaties, zvanīsim. Jā. Varbūt pastāstiet, kāpēc Tele2 ir pats labākais vadošais telekomunikācijas tīkls? Jā. Pirmām kārtām. Ātrākais šeit gaita. 99% iedzīvotāji šobrīd rādīja. Otrakārt. Projektu. Tātad šī mašīna, jūs redzat, liela distance, caur Latviju bija braukšana, cik ir ātrs internets, tik ātri mašīna, vienreiz nācās samazināt ātrību. Tā kā, lai jums jauks pasākums. Labi, paldies. Čau. Jā, čau. Lāčus nedrīkst piekaut. Jā? Adrenalīna. Mācam fiziku. Jā. Es atvainojos. Vai jūs nepamācītu, kā pareizi dabot? Dabot? Jā. Dabošanas veidi ir dažādi. Jā. Viens ir ar... Čau, bračkā! Iemācam kamerai dabot. 3, 4, dab! 2, Galvenais ar prieku un laimi tad arī. Jā. Uztaisi dab.
uztaisīt dabu kamerā. 2, 1, dabu. Dabu, nemākā. Mana māsa iemācīja. Šodienas sacensībās. Ko tu darīji? Skrēji vai ēdi zemi? Jā, uztaisam vienu lielu salu. Mēs lostītāji! Tagad nezinu, vai visi. Visi kadrā. Tas skolēnis atpašēvākā paudze. Tu redzēji, kā pakāvās? Mops ar Mārtiņiem? Jā. Viņi jau iepriekš tur cīnījās. Kamerā. YouTubera kamera. Matīs pasmaid. Matīs pasmaid. Pranksta gangster nevar uzsverēt. Jūs to redzat te īstajā dzīves laikā. Pranksta gangster neredz. Jā. Un tā, dārgie draugi, mēs satikām pāris cilvēkus. Abonēt šo čubāru. Skolēns sapnis. Jau! Kievu kanālu. Jā. Konģopis. Nu kā jums vispār šodiena? Baigā. Enerģiskas. Kā veicās disciplīnās? Viss labi bija? Ideāli. Pašlaik iesiet pa sviestu. Vai pa pieskari? Pa pieskari nē. Arī tā varētu teikt. Vai gaidat lietu? Nē. Nevajag lietu? Tikai saulīt. Pasveicinu Viku. Jā, pasveicinu. Nē? Es pasveicinu. Elīna, sveicinu tevi. Ok. Viss kārtībā. Pagad tev kanāls, ne? Nē, nav. Ir, jā? Minecraftu spēlē, ne? GTA 5? Nē, es nespēju. Vai esi rūferis, ne? Arī ne. Visi tie mīļākie sveicieni un labākie. Viss var būt. Viņš ir parkūris, salto taisa. Uztais salto. Ne, uztais salto. Uztais salto. Tas, kas man bija tajā video. Jā, bet īstenībā, tev vispār uzvarīgi. Ko tā? Tās priekš, kas uztaisīja. Netakšu. Jā. Sāk izgarot. Jā. Sausais lēmas izkāpā gāri. Vienīgais veids, kā viņi var uzlabāt, ir cietā veidā. Viņa temperatūra arī ļoti zema, mīnus 78,5 grādi. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Hey, sexy lady. Šodien beigsies, vēl nav beidzies, Zelta ziltiņas festivāls, bet visa diena pagājusi. Nu, vajadzētu, dārgie draugi, tā kā nedaudz pārēt. Tad iegriezos vietējā pludmales kafejnīcā, paņēmu frīkartulīšu, sašliku. Sāksim. Piecas balvas. Nu, varēs, protams, bet nu tā, ir ok. No 3 balvēm, bet ir ok. Un tad
sašļiks priekšlikums testēsim. Tagad šāds sašļiks. Mēs redzam. Un pagaršosim, kas viņš ir. Maigs garšīgs sašļiks. 3 balles. Tad nav ko pielikt. Viss normāli. Viss ir sašļiks. Diezgan forši. Nu, ko, dārgie draugi, pāests ir šajā iestādījumā. Tātad kopējais vērtējums 2,6 balles. Ir ok, cena, protams, Jūrmalai atbilstoša, līdz ar to tad nedaudz frikartupeļi, protams, no lētā gala, majonēze arī, nu, labi, Edgar, pietiek, buržujas jau vispār, nu, bet, nu, 7,80 par visu, nu, varbūt bišķiņ pa daudz, bet ir Jūrmala, ko vajag gribēt, tā kā viss normāli, dodamies tālāk. Nu, ko, dārgie draugi? Diena ir pagājusi. Būtībā vēl varēja palikt uz dažādiem koncertiem, bet, saprotiet, aizņemts cilvēks, nav tik daudz laika, jābrauc vēl uz citām vietām, nu, saprotiet, nevar jau tā visu dienu pa vienu vietu tusēt. Tīri forši, ļoti daudz skolēnu satiku, ļoti daudz vispār cilvēki. Un veiksmīgi esmu aizvadījis ZZ festivālu, ZZ čempionāts. Izskatās, ka mašīna stāv uz vietas. Nekur nav pazudusi, varēs sēsties iekšā un braukt tālāk. Ar jums bija kopā Edgars. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video līdz galam. Uz drīzu tikšanos!